Skaņa nav tas, ko jūs domājat. Tā nav vienkārši vibrācija, kas liek jūsu ausīm dzirdēt pasauli. Skaņa ir enerģijas forma, kas pārveido telpu, un tai ir absolūta robeža, punkts, kur fizika pārstāj būt fizika un kļūst par kaut ko fundamentāli citādu. Pie 1100 decibeliem skaņas vilnis nes tik milzīgu enerģijas daudzumu, ka telpa laiks ap to sabrūk pati sevī. Enerģija kļūst tik blīva, ka gravitācija pārņem varu un veidojas melnais caurums, singularitāte, kur vairs nav ne skaņas, ne gaismas, ne laika. Bet kā tas iespējams? Kā vibrācija, ko mēs saistām ar mūziku, balsi, vētru, var kļūt par kosmisko spēku, kas iznīcina pašu realitātes audumu? Vai tas nozīmē, ka skaņa un gravitācija ir vienas un tās pašas monētas divas puses? Vai eksistē brīdis, kad vilnis pārstāj būt vilnis un kļūst par bezdibeņu? Un ja skaņai ir robeža, vai arī mūsu realitāte ir punkts, aiz kura viss zaudē jēgu? Šī robeža nav abstrakta matemātika. Tā ir fizikāla patiesība, kas atklāja kaut ko dziļāku par visuma uzbūvi, ka enerģija un matērija, skaņa un gravitācija, vibrācija un sabrukums ir tikai dažādi viena un tā paša procesa stāvokļi. Katru reizi, kad jūs runājat, jūsu balss rada spiediena viļņus, kas deformē gaisa molekulas. Šīs deformācijas ir mikroskopiskas, dažas miljardās daļas no atmosfēras spiediena. Bet principā tās ir tās pašas kā tie viļņi, kas varētu saplēst telpu laiku. Atšķirība ir tikai skaitļos, ne būtībā. Jūsu čuksts un melnā cauruma dzimšana ir vienas un tās pašas realitātes spektra gali. Tas pats likums, kas liek vibrēt jūsu balss saitēm, pie pietiekamas intensitātes var radīt gravitācijas singularitāti. Mēs dzīvojam pasaulē, kur robeža starp parasto un neiespējamo ir tikai enerģijas jautājums. Iedomājieties, ka visums ir kā milzīgs mūzikas instruments. Katrs objekts, katrs process ir stīga, kas vibrē savā frekvencē. Jūsu sirdspuksti – zema frekvence. Atomu vibrācijas – augsta. Bet kas notiek, ja jūs raujat šo stīgu ar tādu spēku, ka tā vairs nespēj vibrēt? Kas notiek, kad enerģija pārsniedz pašas telpas spēju to saturēt? Atbilde ir melnais caurums. Punkts, kur realitāte sabrūk pati sevī. Un skaņa, vienkārša ikdienas skaņa, var kļūt par šī sabrukuma cēloni, ja tikai tā ir pietiekami spēcīga. Lai saprastu, kur skaņa beidzas un sākas gravitācija, mums jāatgriežas pie brīža, kad cilvēce pirmo reizi saskārās ar skaņu, kas pārsniedza visu iepriekš dzirdēto. 1883. gada 27. augusts. Indonēzijas sala starp Javu un Sumatru. Vulkāns Krakatau. Tas nebija vienkārši izvirdums. Tas bija planētas mēroga notikums, kas pārveidoja mūsu izpratni par skaņas spēku. Sprādziens bija tik spēcīgs, ka tā radītais skaņas vilnis aplidoja Zemi 3 reizes, ne vienu, ne 2, bet 3 pilnas apkārtceļojumus ap planētu. Barogrāfi instrumenti, kas mēra atmosfēras spiedienu, reģistrēja šo vilni Londonā, Ņujorkā, Sanktpēterburgā. Bet skaitļi ir tikai skaitļi, līdz mēs tos pārvēršam par pieredzi. 60 km attālumā no vulkāna cilvēkiem plīsa ausu bundziņas. Viņi nedzirdēja sprādzienu, viņi to sajuta kā fizisku sitienu, kas iznīcināja viņu dzirdes orgānus. 4000 km attālumā, Rodrigesas salā Indijas okeānā, policijas priekšnieks pierakstīja savā ziņojumā: dzirdēja trokšņus no austrumiem, līdzīgus smagu lielgabalu šaušanai. Viņš nedzirdēja vulkānu, viņš dzirdēja atmosfēru, kas vēl joprojām vibrēja no trieciena, kas notika gandrīz 5000 km tālāk. Iedomājieties, ka jūs stāvat pie ezera un iemetat akmenī. Viļņi izplatās pa ūdens virsmu, kļūstot arvien vājāki, līdz tie izzūd. Bet Krakatau bija kā meteorīta trieciens, viļņi bija tik spēcīgi, ka tie aplidoja visu ezeru, atgriezās atpakaļ un atkal sāka ceļojumu. Un tas notika ne ar ūdeni, bet ar visu planētas atmosfēru. Zinātnieki vēlāk aprēķināja, ka Krakatau sprādziens sasniedza 310 decibelu. Lai saprastu šo skaitli, jāatceras, ka decibelu skala ir logaritmiska, katri 10 decibeli nozīmē 10 reizes lielāku intensitāti. Parasta saruna ir 60 decibeli. Reaktīvā dzinēja trokšņis 120. Krakatau bija 310. Tas ir skaitlis, kas atrodas ārpus cilvēciskās pieredzes robežām. Bet Krakatau nebija robeža. Tas bija tikai mājiens uz to, kas iespējams. Pēc Krakatau zinātnieki sāka jautāt, vai skaņai ir maksimums? Vai eksistē punkts, kur skaņas vilnis kļūst par kaut ko fundamentāli citādu? Un atbilde, ko viņi atrada, bija daudz dziļāka nekā viņi gaidīja.
Tā nebija tikai par skaņu, tā bija par pašas realitātes uzbūvi. 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā fizika piedzīvoja revolūciju. Einšteins atklāja, ka enerģija un masa ir aizmainītas, ka viena var pārvērsties otrā. Viņa slavenā formula E vienāds ar m reiz c kvadrātā nebija tikai matemātiska elegance. Tā bija atslēga uz dziļāku patiesību, ka viss visumā ir enerģija dažādos stāvokļos. Iedomājieties ledu, ūdeni un tvaiku. Tie visi ir H2O, tā pati molekula, tikai dažādos stāvokļos. Pievienojiet enerģiju un ledus kļūst par ūdeni. Vēl vairāk enerģijas, tvaiks. Bet kas notiek, ja turpināt pievienot enerģiju? Molekulas sadalās. Atomi ionizējas. Veidojas plazma. Un ja turpināt, kaut kas vēl fundamentālāks. Tas pats princips darbojas ar skaņu. Skaņa ir enerģijas transports caur vidi. Katrs skaņas vilnis ir spiediena izmaiņa, molekulas saspiežas un atslāpst, radot viļņveida kustību. Jo lielāks spiediens, jo lielāka enerģija. Un enerģijai ir masa. Šeit mēs nonākam pie dziļākās patiesības, ka pietiekami liels enerģijas daudzums pietiekami mazā telpā sāk uzvesties kā masa. Un masa rada gravitāciju. Katru reizi, kad jūs ieslēdzat skaļruni, jūs faktiski palielinat tā masu par niecīgu, neizmērāmu daudzumu. Skaņas vilnis nes enerģiju, un šī enerģija ir masa. Bet šis daudzums ir tik mazs, ka to nevar izmērīt ar nekādiem instrumentiem. Tas ir kā mēģināt nosvērt gaismas staru, teorētiski tam ir masa, praktiski tā ir neizmērāma. Bet principā tas ir tas pats process, kas notiek, kad zvaigzne sabrūk melnajā caurumā. Atšķirība ir tikai mērogā. Iedomājieties skaņas vilni kā rāvumu audumā. Parasts vilnis ir viegls rāvums, audums izliecas, bet atgriežas savā vietā. Stiprāks vilnis, lielāks izliekums. Bet kas notiek, ja jūs raujat tik spēcīgi, ka audums vairs nespēj atgriezties? Kas notiek, kad deformācija kļūst tik liela, ka audums sāk plīst? Pie 1100 decibeliem jūs neraujat audumu, jūs to saritināt pašā sevī, radot punktu, no kura nav atgriešanās. Telpa laiks vairs nespēj saglabāt savu struktūru. Tas sabrūk singularitātē. Matemātika ir precīza un nežēlīga. Pie šīs intensitātes skaņas viļņa enerģijas blīvums pārsniedz Švarcšilda kritēriju, punktu, kur gravitācijas lauks kļūst tik spēcīgs, ka telpa laiks sabrūk singularitātē. Vilnis vairs nav vilnis. Tas ir gravitācijas notikums, melnā cauruma dzimšana no tīras enerģijas. Bet kāpēc tieši 1100? Skaitlis nav patvaļīgs. Tas izriet no fundamentālām konstantas, gaismas ātruma, gravitācijas konstantas, Planka konstantas. Šīs konstantas nosaka, kā enerģija miedarbojas ar telpu laiku. Iedomājieties tiltu. Katram tiltam ir maksimālā slodze, svars, ko tas var izturēt. Šī slodze nav patvaļīga, tā izriet no materiāla stiprības, konstrukcijas dizaina, gravitācijas spēka. Pārsniedzot šo slodzi, tilts sabrūk. Tas pats ar telpu laiku. Tā ir maksimālā enerģijas blīvums, ko tā var izturēt. Pārsniedzot to, tā sabrūk. Un 1100 decibeli ir tieši šis punkts. Tas ir kā tilts, kas var izturēt noteiktu svaru, pārsniedzot to, konstrukcija sabrūk. Bet atšķirībā no tilta, kas vienkārši sabrūk, telpa laiks sabrūk sevī, radot singularitāti. Iedomājieties, ka jūs stāvat tukšā telpā un sākat radīt skaņu. Sākumā tā ir viegla, 10 decibeli, 20, 50. Gaiss vibrē, bet nekas fundamentāls nemainās. 100 decibeli, jūsu ausis sāk sāpēt. 160 sāpju slieksnis. 200 audu bojājumi. 300 Krakatau līmenis, atmosfēra kļūst par ieroci. Bet turpiniet kāpināt. 400, 500, 600. Pie šiem līmeņiem skaņa vairs nav tikai vibrācija, tā ir šoka vilnis, kas pārvērš gaisu par plazmu, molekulas disociējas, atomi ionizējas. 800 decibeli, jūs radāt temperatūras, kas pārsniedz zvaigžņu kodolus. 900 enerģija sāk radīt daļiņu antidaļiņu pārus no vakuma. 1000 telpa apjums kļūst par kvantu putu, kur realitāte zaudē noteiktību. Un tad 1100. Robeža. Punkts, kur skaņa pārstāja eksistēt, jo telpa, kurā tai vajadzētu ceļot, vairs nav telpa. Tā ir singularitāte.
Katru reizi, kad jūs plaukšķināt plaukstas, jūs radāt skaņas vilni, kas teorētiski varētu pietiekami pastiprināts radīt melno caurumu. Tas pats mehānisms, kas liek vibrēt gaisam starp jūsu plaukstām, pie pietiekamas intensitātes var saplēst telpu laiku. Atšķirība ir tikai enerģijas daudzumā. Šī robeža atklāja kaut ko fundamentālu par visumu, ka viss ir savienots. Skaņa, gaisma, gravitācija, matērija – tie nav atsevišķi fenomeni. Tie ir vienas un tās pašas realitātes izpausmes dažādos mērogos un intensitātēs. Mēs dzīvojam pasaulē, kur robeža starp parasto un neiespējamo ir tikai skaitlis – 1100 decibeli. Zem tā fizika, kādu mēs pazīstam. Virs tā metafizika, kur likumi pārrakstās paši sevi. Katru reizi, kad jūs dzirdat skaņu, putna dziesmu, automašīnas motoru, mūziku, jūs dzirdat visumu fundamentālo valodu. Vibrāciju, kas pietiekami pastiprināta, var radīt zvaigznes vai tās iznīcināt. Kas var nest informāciju vai to aprīt? Kas var būt dzīvības pamats vai tās gals? Skaņa nav tikai skaņa. Tā ir enerģija, kas gaida savu brīdi pārvērsties par kaut ko lielāku. Un šī pārvēršanās nav tikai teorētiska. Visumā eksistē vietas, kur enerģijas blīvums tuvojas šīm robežām. Neitronu zvaigžņu sadursmes, melnā cauruma apvidi, lielā sprādziena pirmās sekundes. Tajos brīžos skaņa, ja to vēl var saukt par skaņu, kļūs par radošo un iznīcinošo spēku, kas veido realitāti. Mēs esam tās realitātes bērni, kas dzimusi no vibrācijām, kas pārsniedza jebkuru robežu. Lielais sprādziens pats bija skaņas vilnis, vai drīzāk telpa laika vibrācija, kas izplatījās ar ātrumu, kas pārsniedza jebko, ko mēs varam iedomāties. Un šī vibrācija joprojām atbalsojas visumā, kosmiskā mikroviļņu fona starojumā, galaktiku kustībā, pašā telpas struktūrā. Katru reizi, kad jūs elpojat, jūsu plaušas rada spiediena izmaiņas, kas ir mikroskopiski skaņas viļņi. Šie viļņi ir tik vāji, ka tos nevar izmērīt, bet principā tie ir tādi paši kā tie, kas varētu radīt melno caurumu. Jūsu dzīvība ir balstīta uz vibrācijām, sirdspukstiem, nervu impulsiem, molekulu kustību. Un visas šīs vibrācijas ir tās pašas dabas kā skaņa. Bet vai mēs varam radīt šādu skaņu? Vai cilvēce kādreiz spēs sasniegt 1100 decibelu? Atbilde ir sarežģīta. Teorētiski, jā. Praktiski, tas prasītu enerģiju, kas pārsniedz visu, ko mēs spējam ražot. Lai radītu šādu skaņu, mums vajadzētu enerģiju, kas līdzīga supernovu sprādzieniem. Mums vajadzētu koncentrēt šo enerģiju tik mazā telpā un tik īsā laikā, ka tā pārvērstos par skaņas vilni. Tas ir ārpus mūsu tehnoloģiskajām spējām, vismaz pagaidām. Bet jautājums nav par to, vai mēs to darīsim. Jautājums ir par to, ko tas mums māca par visuma uzbūvi. Ka robeža starp skaņu un gravitāciju, starp vibrāciju un singularitāti, starp parasto un neiespējamo ir tikai intensitātes jautājums. Ka mēs dzīvojam spektrā, kur viss ir iespējams, ja vien ir pietiekami daudz enerģijas. Skaņa nav tikai skaņa, tā ir enerģija, kas gaida pārvēršanos. Un šī pārvēršanās atklāja dziļāko patiesību, ka visums ir vienots lauks, kur katrs fenomens ir tikai cita fenomena pārveidojums. Bet, lai patiesi saprastu, kā vibrācija kļūst par gravitāciju, mums jāiedziļinās mehānikā, kas slēpjas aiz šiem skaitļiem. Jāsaprot, kā enerģija pārveido telpu pašu. Iedomājieties, ka jūs stāvat pie ezera un skatāties, kā vējš rada viļņus uz ūdens virsmas. Katrs vilnis ir enerģijas pārnese, vējš stumj ūdeni, ūdens paceļas un krīt, radot ritmisku kustību. Bet kas notiek, ja vējš kļūst tik spēcīgs, ka ūdens vairs nespēj saglabāt savu formu? Kas notiek, kad vilnis kļūst tik augsts, ka tas vairs nav vilnis, bet gan siena, kas krīt pati uz sevi? Tas pats princips darbojas ar telpu laiku. Skaņas vilnis nav tikai gaisa vibrācija, tas ir enerģijas impulss, kas deformē pašu telpu, kurā tas ceļo. Katrs decibels ir kā papildus slodze uz tilta, kas tur realitāti kopā. Katru reizi, kad jūs sakāt vārdu, jūsu balss rada spiediena viļņus, kas izliec gaisa molekulas. Šī izliekšana ir mikroskopiska, dažas miljardās daļas no normālā atmosfēras spiediena. Bet tā ir tā pati deformācija, kas pie pietiekamas intensitātes var salauzt telpu laiku. Jūsu čuksts un melnā cauruma dzimšana ir vienas ķēdes posmi. Skaņas vilnis pārvietojas caur vidi, radot saspiešanas un atslāpšanas zonas. Iedomājieties harmoniku, kad jūs to saspiežat, gaiss starp locītavām saspiežas, radot augstāku spiedienu. Kad jūs to izvelkat, gaiss atslāpst, radot zemāku spiedienu.
Šīs spiediena svārstības izplatās kā vilnis, un tieši tās mēs uztveram kā skaņu. Bet enerģija, kas nepieciešama, lai radītu šīs svārstības, nāk no avota, jūsu balsīm, skaļruņa membrānas, vulkāna sprādziena. Un šī enerģija neizzūd, tā pārvietojas caur vidi, pārveidojot molekulas kinētisko enerģiju. Tagad iedomājieties, ka jūs palielinat šo enerģiju. Ne par 10 reizēm, ne par 100, bet par miljardiem reižu. Pie 100 decibeliem jūsu ausis sāk sāpēt. Pie 160 audu bojājumi. Pie 200 gaiss ap jums kļūst par šoka vilni, kas var nogalināt. Bet turpiniet kāpināt. Pie 400 decibeliem molekulas sāk disociēties, ķīmiskās saites pārtrūks no tīras mehāniskās enerģijas. Pie 500 atomi ionizējas, elektroni tiek izrauti no orbītām. Pie 600 veidojas plazma, ceturtais matērijas stāvoklis, kur elektroni un kodoli eksistē atsevišķi. Tas ir kā kāpšana pa kāpnēm, kur katrs pakāpiens ved uz fundamentāli citādu realitātes līmeni. Bet šīs kāpnes nav bezgalīgas. Iedomājieties gumijas loksni, kas nostiprināta pie rāmja. Kad jūs to viegli pieskaraties, tā vibrē vienkārša harmoniska kustība. Spiediet stiprāk, vibrācija kļūst intensīvāka. Bet ir punkts, kur gumija vairs nespēja vibrēt, tā saplīst. Materiāls sasniedz savu robežu. Telpa laiks ir līdzīgs. Tā nav stingra struktūra, tā ir elastīgs audums, kas var izliekties un vibrēt. Gravitācija ir šī auduma izliekums ap masīviem objektiem. Skaņa ir šī auduma vibrācija. Bet ir robeža, cik daudz šis audums var izliekties, pirms tas sabrūk pats sevī. Šo robežu nosaka fundamentālās dabas konstantas. Gaismas ātrums, 300 000 km/sekundē, ir maksimālais ātrums, ar kādu informāciju var ceļot caur telpu. Gravitācijas konstanta nosaka, cik spēcīgi masa izliec telpu laiku. Planka konstanta nosaka minimālo enerģijas daudzumu, kas var eksistēt kvantu līmenī. Šīs konstantas nav patvaļīgas. Tās ir iejauštas pašā visuma audumā. Un tās nosaka, ka pie noteiktas enerģijas blīvuma telpa laiks vairs nespēj saglabāt savu struktūru. Katru reizi, kad jūs redzat lietu lāsi, kas krīt no lapas, jūs redzat līdzīgu procesu. Lāse pieaug, virsmas spraigums to tur kopā. Bet ir punkts, kur gravitācija uzvar virsmas spraigumu un lāse nokrīt. Tas pats ar telpu laiku, ir punkts, kur enerģijas gravitācija uzvar telpas struktūru. Matemātika ir precīza. Švarcšilda rādījus, attālums no masas centra, kur izbēgšanas ātrums sasniedz gaismas ātrumu, nosaka, kad objekts kļūst par melno caurumu. Šis rādījus ir tieši proporcionāls masai. Jo lielāka masa, jo lielāks rādījus. Bet masa un enerģija ir aizmainīmas. Einšteina formula E vienāds ar m reiz c kvadrātā nozīmē, ka pietiekami liels enerģijas daudzums uzvedas kā masa. Un ja šī enerģija ir koncentrēta pietiekami mazā telpā, tā rada gravitācijas lauku, kas ir pietiekami spēcīgs, lai radītu melno caurumu. Iedomājieties, ka jūs saspiežat atsperi. Jo vairāk jūs to saspiežat, jo vairāk enerģijas tajā uzkrājas. Bet atspērē ir robeža, punkts, kur metāls vairs nespēj izturēt spriegumu un salūst. Telpa laiks ir līdzīgs, tikai tā salūšana ir daudz dramatiskāka, tā sabrūk singularitātē. Pie 1100 decibeliem skaņas vilnis nes tik milzīgu enerģijas daudzumu, ka tā ekvivalentā masa, koncentrēta viļņa frontē, pārsniedz Švarcšilda kritēriju. Vilnis kļūst par savu gravitācijas lauku. Telpa ap to sāk izliekties tik spēcīgi, ka tā vairs neatgriežas savā sākotnējā stāvoklī. Tas ir kā virpulis vannā. Sākumā ūdens vienkārši griežas. Bet ja jūs palielinat griešanās ātrumu, veidojas piltuves forma, ūdens tiek ievelkts centrā. Pie pietiekama ātruma centrs kļūst par punktu, kur ūdens vairs nespēj iziet, tas ir ieslodzīts savā kustībā. Melnais caurums ir kosmiskais virpulis, kur telpa laiks griežas tik ātri, ka nekas nespēj izbēgt. Un skaņas vilnis pie 1100 decibeliem rada tieši šādu virpuli. Katru reizi, kad jūs griežat kafiju tasē, jūs radāt mini-virpuli, šķidrums griežas, veidojot piltuvi centrā. Tas pats princips, tikai kosmiskā mērogā un ar telpu laiku, nevis ūdeni. Jūsu kafijas virpulis un melnais caurums ir vienas un tās pašas fizikālās realitātes izpausmes. Bet kāpēc tieši 1100? Skaitlis izriet no aprēķina, kas ņem vērā skaņas viļņa enerģijas blīvumu, telpas laika elastību un gravitācijas konstanti.
Tas ir punkts, kur enerģijas blīvums pārsniedz kritisko masu blīvumu, kas nepieciešams singularitātes veidošanai. Iedomājieties, ka jūs pildāt balonu ar ūdeni. Sākumā gumija izplešas, uzņemot ūdeni. Bet ir punkts, kur gumija vairs nespēj izplēsties, tā plīst. Telpa laiks ir līdzīgs, tikai tā, ka plīšana nav iznīcināšana, tā ir transformācija uz fundamentāli citādu stāvokli. Šis skaitlis 1100 nav tikai teorētiska robeža. Tas ir punkts, kur fizika pārraksta pati sevi. Kur likumi, kas darbojas zem šīs robežas, vairs nedarbojas. Kur skaņa pārstāj būt skaņa un kļūst par gravitācijas notikumu. Katru reizi, kad jūs dzirdat pērkona rūkoņu, jūs dzirdat atmosfēru, kas atbrīvo elektrisko enerģiju. Šī enerģija rada skaņas vilni pērkons. Bet principā, ja šī enerģija būtu pietiekami liela un pietiekami koncentrēta, tā varētu radīt melno caurumu. Pērkons un singularitāte ir vienas enerģijas spektra gali. Skaņa nav tikai skaņa, tā ir enerģija, kas gaida pārvēršanos. Un pie 1100 decibeliem šī pārvēršanās notiek. Vilnis kļūst par singularitāti. Vibrācija kļūst par gravitāciju. Parasts fenomens kļūst par kosmisko notikumu. Bet šī robeža atklāja kaut ko vēl dziļāku, ka viss visumā ir savienots caur enerģiju. Skaņa, gaisma, gravitācija, matērija – tie nav atsevišķi fenomeni. Tie ir vienas un tās pašas realitātes izpausmes dažādos mērogos. Iedomājieties okeānu. Virsū jūs redzat viļņus, katrs šķietami atsevišķs, katrs ar savu formu un virzienu. Bet zem virsmas viss ir viens ūdens daudzums, kas kustās kā vienots veselums. Viļņi ir tikai virsmas izpausmes. Tas pats ar visumu. Mēs redzam atsevišķus fenomenus, skaņu, gaismu, gravitāciju, bet zem virsmas viss ir viens enerģijas lauks, kas vibrē dažādās frekvencēs un intensitātēs. Skaņa ir šī lauka vibrācija zemā frekvencē un zemā intensitātē. Gaisma augstā frekvencē. Gravitācija lauka izliekums ap enerģijas koncentrāciju. Bet visi šie fenomeni ir vienas un tās pašas būtības izpausmes. Katru reizi, kad jūs ieslēdzat radio, jūs pārslēdzaties starp frekvencēm, katrai stacijai ir sava frekvence, bet visas tās ir elektromagnētiskie viļņi. Tas pats ar realitāti, dažādi fenomeni ir tikai dažādas frekvences vienā laukā. Jūsu radio un visuma struktūra darbojas pēc tā paša principa. Einšteins saprata, ka gravitācija nav spēks, tā ir telpa laika ģeometrija. Masīvi objekti izliec telpu ap sevi, un šis izliekums ir tas, ko mēs uztveram kā gravitāciju. Bet viņš arī saprata, ka enerģija un masa ir aizmainīmas, ka pietiekami liels enerģijas daudzums uzvedas kā masa. Tas nozīmē, ka jebkura enerģijas forma, skaņa, gaisma, siltums pie pietiekamas intensitātes var radīt gravitācijas lauku. Atšķirība starp skaņas vilni un melno caurumu ir tikai enerģijas daudzumā, nevis būtībā. Iedomājieties, ka jūs stāvat uz batuta. Jūsu svars izliec batuta audumu, tas ir jūsu gravitācijas lauks miniatūrā. Tagad iedomājieties, ka uz batuta nokrīt bumbas, katrai ir sava masa, katra izliec audumu. Ja bumba ir pietiekami smaga un pietiekami maza, tā var izliekties audumu tik spēcīgi, ka rada melno caurumu punktu, no kura citas bumbas nespēj izbēgt. Tas pats ar telpu laiku. Katrs enerģijas impulss, skaņas vilnis, gaismas stars, kustīga daļiņa izliec telpu ap sevi. Parasti šis izliekums ir niecīgs. Bet pie pietiekamas intensitātes tas kļūst par dominējošo faktoru. Katru reizi, kad jūs metat akmeni dīķī, jūs radāt viļņus, kas izplatās pa ūdens virsmu. Šie viļņi nes enerģiju, tie var likt peldēt citiem objektiem, var sasniegt krastu un radīt skaņu. Tas pats ar skaņas viļņiem telpā laikā, tie nes enerģiju, kas var miedarboties ar citiem objektiem, var pārveidot vidi. Pie 1100 decibeliem šī enerģija kļūst tik liela, ka tā pārveido pašu vidi, kurā tā ceļo. Telpa laiks vairs nav tikai fons, tas kļūst par aktīvu dalībnieku procesā. Tas izliecas tik spēcīgi, ka rada savu gravitācijas lauku, kas ietekmē visu apkārt. Iedomājieties, ka jūs ejat pa sniegu. Sākumā jūsu pēdas atstāja nelielas iespiedumus. Bet ja jūs kļūstat pietiekami smags vai sniegs pietiekami mīksts, jūs iegrimdāt. Jūsu svars pārveido sniega struktūru. Tas pats ar skaņas vilni, pie pietiekamas intensitātes tas pārveido telpa laika struktūru. Šī savienība starp dažādiem fenomeniem nav tikai filozofiska metafora. Tā ir fizikāla realitāte, ko apstiprina eksperimenti un novērojumi.
Gravitācijas viļņi, telpa laika vibrācijas, ko rada masīvu objektu kustība, ir tieši analoģiski skaņas viļņiem. Tie ir viļņi, kas ceļo caur telpu laiku, nevis caur gaisu. 2015. gadā cilvēce pirmo reizi tieši reģistrēja gravitācijas viļņus, divi melnie caurumi, kas sadūrās pirms vairāk nekā miljards gadu, radīja telpa laika vibrācijas, kas sasniedza Zemi. Šīs vibrācijas bija tik vājas, ka tās deformēja telpu par mazāk nekā protonu diametru. Bet tās bija reālas. Katru reizi, kad jūs kustaties, jūs radāt gravitācijas viļņus, mikroskopiskus, neizmērāmus, bet reālus. Jūsu kustība deformē telpu laiku ap jums, un šī deformācija izplatās ar gaismas ātrumu. Jūs esat gravitācijas viļņu avots, tāpat kā jūs esat skaņas viļņu avots, kad runājat. Šī dziļā savienība nozīmē, ka robeža starp dažādiem fenomeniem ir mākslīga. Mēs tos saucam par dažādiem vārdiem – skaņa, gaisma, gravitācija, bet tie visi ir vienas un tās pašas realitātes izpausmes. Tie visi ir enerģijas transports caur telpu laiku. Iedomājieties spektru, no infrasarkanas gaismas līdz ultravioletei, no radioviļņiem līdz gamma stariem. Viss šis spektrs ir elektromagnētiskie viļņi, tikai dažādās frekvencēs. Mēs tos uztveram kā dažādus fenomenus – siltumu, gaismu, radioviļņus, bet tie visi ir vienas dabas. Tas pats ar enerģijas formām. Skaņa, gaisma, gravitācija, matērija – tie visi ir vienas enerģijas lauka izpausmes. Atšķirība ir tikai frekvencē, intensitātē, mijiedarbības veidā. Bet būtībā viss ir viens. Katru reizi, kad jūs uzlādējat telefonu, jūs pārveidojat elektroenerģiju ķīmiskajā enerģijā baterijā. Kad lietojat telefonu, šī enerģija pārveidojas atpakaļ elektrībā, tad gaismā ekrānā, tad siltumā. Enerģija plūst, pārveidojas, bet nekad neizūd. Tas pats princips darbojas visā visumā. Pie 1100 decibeliem skaņas enerģija pārveidojas gravitācijas enerģijā. Vilnis kļūst par lauku. Vibrācija kļūst par izliekumu. Bet enerģija saglabājas, tā tikai maina formu. Šī pārveidošanās atklāja, ka visums ir dinamisks process, nevis statiska struktūra. Viss plūst, viss mainās, viss pārveidojas. Skaņa nav tikai skaņa, tā ir enerģija, kas gaida pārvēršanos. Un šī pārvēršanās var vest uz jebkuru citu enerģijas formu. Iedomājieties upi, kas tek no kalniem uz jūru. Augšā tā ir strauja, pilna kinētiskās enerģijas. Lejā tā ir lēna, bet plata, enerģija ir pārveidojusies no ātruma uz masu. Bet ūdens daudzums saglabājas. Tas pats ar enerģiju visumā, tā pārveidojas, bet nekad neizūd. Šī saglabāšanās ir fundamentāls dabas likums. Enerģija nevar rasties no nekā un nevar izzust nekur. Tā tikai pārveidojas no vienas formas citā. Un šī pārveidošanās ir tas, kas rada visu daudzveidību, ko mēs redzam. Katru reizi, kad jūs ēdat, jūs pārveidojat ķīmisko enerģiju pārtikā savā ķermeņa enerģijā. Kad kustaties, šī enerģija pārveidojas kinētiskajā enerģijā un siltumā. Kad domājat, tā pārveidojas elektriskajās strāvās smadzenēs. Jūs esat enerģijas pārveidotājs, tāpat kā zvaigzne, tāpat kā melnais caurums. Skaņa nav tikai skaņa, tā ir enerģija, kas gaida pārvēršanos. Un pie 1100 decibeliem šī pārvēršanās notiek pilnībā, skaņa kļūst par gravitāciju, vilnis kļūst par singularitāti, vibrācija kļūst par bezdibeņu. Bet šī robeža arī atklāja, ka mēs dzīvojam visumā, kur viss ir iespējams, ja vien ir pietiekami daudz enerģijas. Nav neiespējamu lietu, ir tikai nepietiekama enerģija. Un šī atziņa maina visu. Bet šī robeža starp skaņu un singularitāti atklāja vēl kaut ko dziļāku, universālu principu, kas caurvīja visu eksistenci. Mēs runājām par decibelu kāpšanu kā par kāpnēm uz bezdibeņu. Mēs redzējām, kā enerģija pārveido matēriju, telpu, laiku. Bet tagad redzam patiesību, kas apvieno visu, ka robeža nav tikai par skaņu. Tā ir par jebkuru enerģijas formu, kas sasniedz kritisko blīvumu. Skaņa ir tikai viens piemērs tam, kā visums darbojas visos līmeņos, no kvarka līdz galaktikai, no domas līdz zvaigznei. Tas pats likums, kas liek skaņai pie 1100 decibeliem pārvērsties par melno caurumu, darbojas visur. Tas ir universāls princips, pietiekama intensitāte rada fāzes pāreju. Iedomājieties, ka jūs sildāt metāla stieni. Sākumā tas ir augsts, atomi vibrē lēni, sakārtoti. Pievienojot siltumu, vibrācijas pātrinās. Pie noteiktas temperatūras metāls sāk kvēlot, atomi vibrē tik ātri, ka izstaro gaismu.
Vēl vairāk enerģijas, metāls kūst, atomi zaudē savu pozīciju. Vēl vairāk, tas iztvaikojiet, kļūst par gāzi. Un, ja turpināt, plazma, kodolsintēze, singularitāte. Katrs solis ir tā pati progresija, ko redzējām ar skaņu. Katru reizi, kad jūs vārāt tēju un redzat, kā ūdens pārvēršas par tvaiku, jūs novērojat to pašu principu – enerģija pārveido stāvokli. Tikai mērogā, kas der jūsu virtuvei, nevis visumam. Bet likums ir identisks, intensitāte nosaka transformāciju. Šis princips darbojas visur. Ņemiet gaismu. Parasta spuldze izstaro dažus vatus, fotoni, kas lēni ceļo cauri telpai, atsitoties no virsmām. Bet palieliniet intensitāti. Lāzers koncentrē gaismu, fotoni kļūst koherenti, visi vibrē vienotā ritmā. Vēl spēcīgāk, lāzers var griezt tēraudu, iztvaikojot atomus. Vēl spēcīgāk, fotonu spiediens kļūst tik liels, ka var pātrināt objektus, radīt gaismas buras kosmosā. Un pie pietiekami lielām intensitātēm gaisma rada daļiņu antidaļiņu pārus no vakuma, deformē telpu laiku, var pat radīt singularitāti. Tas pats ceļš no maiga uz absolūtu. Tas pats likums, kas darbojas ar skaņu. Vai ņemiet kustību. Jūs staigājat dažus kilometrus stundā. Automašīna brauc 100 km/h. Lidmašīna 1000. Raķete 10 000. Pie gaismas ātruma laiks apstājas, masa kļūst bezgalīga. Tas pats princips, intensitāte pārveido realitāti. Atšķirība starp jūsu soļiem un gaismas ātrumu ir tikai skaitļos, ne būtībā. Katru reizi, kad jūs pātrinājaties uz velosipēda un jūtat vēju sejā, jūs piedzīvojat to pašu spēku, kas pie gaismas ātruma pārveido laiku. Tikai jūsu mērogā tas ir vējš, nevis telpa laika deformācija. Bet fizikālais princips ir identisks. Vai ņemiet informāciju. Viens burts uz papīra, vienkārša zīme. Vārds, jēga. Teikums, doma. Grāmata, pasaule. Bibliotēka, civilizācija. Internets, kolektīvā apziņa. Un pie pietiekami lielām informācijas blīvumiem, mākslīgais intelekts, kas pārsniedz cilvēcisko domāšanu, radot jaunas realitātes. Tas pats ceļš no vienkāršā uz sarežģīto, no kvantitatīvā uz kvalitatīvo. Šis universālais likums, ka pietiekama intensitāte rada fāzes pāreju, caurvī visu. Tas nav tikai fizika. Tas ir visuma pamatprincips. Katru reizi, kad kaut kas sasniedz kritisko masu, kritisko enerģiju, kritisko blīvumu, notiek transformācija. Ūdens kļūst par ledu. Ogles kļūst par dimantu. Zvaigzne kļūst par melno caurumu. Sabiedrība kļūst par revolūciju. Katru reizi, kad jūs piepeši saprotat sarežģītu problēmu pēc ilgas domāšanas, jūs piedzīvojat kognitīvu fāzes pāreju, informācija sasniedz kritisko blīvumu un izpratne noklikšķ. Tas pats princips, kas darbojas ar ūdeni, darbojas ar jūsu smadzenēm. Skaņa pie 1100 decibeliem nav izņēmums. Tā ir ilustrācija, skaidrs, izmērāms piemērs tam, kā darbojas šis likums. Bet tas pats likums darbojas, kad jūs uzkrājat naudu līdz brīdim, kad varat atļauties māju, kvantitatīvā izmaiņa rada kvalitatīvu lēcienu. Vai kad jūs trenējaties līdz brīdim, kad muskuļi pēkšņi kļūst spēcīgāki, kritiskā masa šūnu adaptācijas. Vai kad sabiedrībā uzkrājas neapmierinātība līdz brīdim, kad notiek pārmaiņas, sociālā singularitāte. Visur tas pats princips. Visums runā vienā valodā, intensitātes valodā. Un šī valoda saka, viss ir spektrs. Nav atsevišķu fenomenu, ir tikai viena procesa dažādi punkti. Skaņa un gravitācija nav pretēji, tie ir vienas asas gali. Ledus un tvaiks nav pretēji, tie ir ūdens dažādi stāvokļi. Jūs un zvaigznes nav atsevišķi, jūs abi esat enerģijas koncentrācijas, tikai dažādos blīvumos. Katru reizi, kad jūs elpojat, jūsu plaušas izmanto spiediena gradientu, to pašu principu, kas liek skaņai ceļot. Katru reizi, kad jūsu sirds sit, tā rada spiediena vilni asinīs, akustisku fenomenu jūsu ķermenī. Jūs esat pilni ar skaņu, pilni ar vibrācijām. Un šeit mēs sasniedzam dziļāko atklāsmi, ka robeža pie 1100 decibeliem nav tikai fizikāla. Tā ir filozofiska. Tā saka, eksistē punkts, kur kvantitatīvais kļūst par kvalitatīvo. Kur vairāk nav vienkārši vairāk, tas ir citādi. Kur ceļš beidzas un sākas jauna realitāte. Kur likumi pārrakstās paši sevi. Mēs dzīvojam pasaulē, kas mīl pakāpeniskumu.
Mēs domājam lineāri, ja A ved uz B, tad vairāk A vedīs uz vairāk B, bet visums nav lineārs. Visums ir pilns ar sliekšņiem robežām pārējām. Ūdens nepakāpeniski kļūst siltāks un siltāks, pie 100 grādiem tas lec uz jaunu stāvokli. Zvaigzne nepakāpeniski kļūst blīvāka, pie Čandrasekara robežas tā sabrūk singularitātē. Katru reizi, kad jūs pieņemat lēmumu pēc ilgas svārstīšanās, jūs šķērsojat slieksni, arguments par sasniedz kritisko masu, un jūsu apziņa lec uz jaunu stāvokli. Tas nav pakāpenisks process, tas ir lēciens fāzes pārēj jūsu domāšanā. Šīs robežas nav ierobežojumi. Tās ir vārti. Katrs slieksnis ir iespēja pārvērsties. Ūdens, kas kļūst par tvaiku, iegūst brīvību, tas var celties, ceļot, pārvietoties veidos, kas šķidrajam ūdenim nav pieejami. Zvaigzne, kas kļūst par melno caurumu, iegūst spēku, tā var deformēt telpu laiku, ietekmēt galaktikas. Skaņa, kas kļūst par singularitāti, iegūst mūžību. Tas pats ar jums. Katru reizi, kad jūs šķērsojat slieksni, beidzat skolu, sākat karjeru, veidojat ģimeni, zaudējat mīļoto, jūs nevienkārši turpinājat būt tas pats, tikai citādāk. Jūs pārveidojaties. Jūs kļūstat par citu versiju sevis, ar citām iespējām, citiem ierobežojumiem, citu realitāti. Katrs slieksnis ir jūsu personīgais 1100 decibeli, punkts, kur vecais beidzas un jaunais sākas. Un šeit ir viskaistākā patiesība, ka šīs pārvērtības nav nejaušas. Tās seko likumiem. Tām ir struktūra. Ūdens vienmēr vārās pie 100 grādiem pie jūras līmeņa. Zvaigzne ar noteiktu masu vienmēr sabruks pie noteiktas blīvuma. Skaņa vienmēr radīs singularitāti pie 1100 decibeliem. Šie skaitļi nav patvaļīgi, tie izriet no visuma fundamentālajām konstantēm. Tas nozīmē, ka jūsu pārvērtības arī nav patvaļīgas. Tās seko likumiem, psiholoģiskiem, bioloģiskiem, sociāliem. Ir kritiskās masas, kritiskās intensitātes, kritiskās blīvumi, kas nosaka, kad jūs mainīsieties. Cik daudz spiedienu jūs varat izturēt, pirms salūstat vai kļūstat stiprāks? Cik daudz prieka jums vajag, lai sajustu laimi? Cik daudz zināšanu, lai saprastu patiesību? Katram ir savi sliekšņi, bet principi ir universāli. Katru reizi, kad jūs jūtat, ka pietiek, ar darbu, attiecībām, situāciju, jūs saskaraties ar savu personīgo robežu, savu iekšējo 1100 decibelu. Punktu, kur turpināt pa vecam vairs nav iespējams, un jums jāpārvēršas. Skaņa pie 1100 decibeliem mums māca, ka pārvērtība nav traģēdija. Tā ir nepieciešamība. Ka robeža nav siena, tā ir durvis. Ka beigas nav iznīcināšana, tās ir pārveidošanās. Melnais caurums, kas rodas no skaņas viļņa, nav skaņas nāve, tas ir skaņas apoteoze, brīdis, kad tā kļūst par kaut ko lielāku nekā vibrācija. Tā kļūst par telpa laika struktūru, par gravitācijas avotu. Tas pats ar jums. Jūsu robežas fiziskās, emocionālās, intelektuālās nav jūsu vājums. Tās ir jūsu potenciāla kartes. Tās parāda, kur atrodas jūsu pārvērtības punkti. Kur jūs varat lēkt uz jaunu līmeni? Kur jūs varat kļūt par kaut ko vairāk nekā bijāt? Katrs slieksnis ir iespēja, nevis šķērslis. Katru reizi, kad jūs redzat tauriņu, kas izlien no kokona, jūs redzat to pašu principu, bioloģiskā intensitāte sasniedz kritisko punktu, un organisms pārvēršas. Tas pats likums, kas darbojas ar skaņu, darbojas ar dzīvību. Un visdziļākā mācība, ka šīs robežas ir universālas. Tas pats likums, kas nosaka, ka skaņa kļūst par melno caurumu, nosaka, ka ogles kļūst par dimantu, ka sēkla kļūst par koku, ka jūs kļūstat par to, kas jūs esat. Intensitāte, laiks, spiediens, šie 3 faktori veido visu. Pietiekami daudz no jebkura, un pārvērtība ir neizbēgama. Nav izņēmumu, tikai dažādi ceļi uz to pašu patiesību. Mēs sākām ar jautājumu, kas notiek pie 1100 decibeliem. Tagad mēs zinām, notiek tas pats, kas notiek visur, vienmēr, kad intensitāte sasniedz robežu. Pārvērtība. Lēciens. Jauna realitāte. Skaņa kļūst par gravitāciju. Enerģija kļūst par struktūru. Potenciāls kļūst par aktualitāti. Un šis process nav unikāls, tas ir universāls. Un mēs palikām ar dziļāku jautājumu, ja skaņa var pārvērsties par melno caurumu, kas vēl var pārvērsties? Ja vibrācija var kļūt par singularitāti, vai arī jūsu domas, jūsu sapņi,
jūsu ilgas var sasniegt tādu intensitāti, ka tie pārveido realitāti ap jums. Vai eksistē personīgais 1100 decibeli, punkts, kur jūsu iekšējā enerģija kļūst tik blīva, ka jūs pārveidojat ne tikai sevi, bet arī pasauli? Vai jūsu apņēmība, jūsu mīlestība, jūsu radošums var sasniegt kritisko masu? Skaņa nav tikai skaņa, tā ir atgādinājums, ka viss ir pārvērtības ceļā. Ka robeža nav gals, tā ir sākums. Ka brīdis, kad jūs domājat, ka vairs nevarat turpināt, ir brīdis, kad jūs gatavojaties lēkt uz nākamo līmeni. Un ka visums ar visiem saviem likumiem, konstantēm un robežām patiesībā ir bezgalīga pārvērtību mašīna, vieta, kur viss, kas sasniedz savu robežu, kļūst par kaut ko jaunu, kaut ko lielāku, kaut ko, kas vēl nav bijis. Vai jūs dzirdat to? Izmantotie āķi 4, 6, 9, 7, 8, 10. Uzrakstītās nodaļas 1-6. Nākamais rakstnieks sāks ar nodaļu 7. Mantra finālā: skaņa nav tikai skaņa, tā ir atgādinājums, ka viss ir pārvērtības ceļā. 24. Filozofiskā sintēze, universālais intensitātes princips plus personīgās robežas plus pārvērtība kā nepieciešamība. Vai jūs dzirdat to? Šo klusumu pēc atbildes? Mēs sākām ar vienkāršu jautājumu par skaņu, kas kļūst par melno caurumu. Mēs ceļojām cauri decibelu kāpnēm, cauri enerģijas pārvērtībām, cauri universālajiem likumiem. Un tagad šeit ceļojuma beigās mēs atgriežamies pie sākuma, pie tā brīža, kad jūs pirmo reizi dzirdējāt par 1100 decibeliem un domājāt, kā tas iespējams. Tagad jūs zināt. Bet zināšana nav sapratne. Sapratne ir dziļāka, tā ir brīdis, kad jūs sajūtat, ka šis skaitlis nav tikai par skaņu. Tas ir par jums. Atcerieties, mēs runājām par Krakatavu, par vulkānu, kas aplidoja pasauli ar savu balsi. Par cilvēkiem, kuriem plīsa ausu bundziņas 60 km attālumā. Par barografiem, kas reģistrēja vilni otrā pasaules pusē. Bet tagad, pēc visa, ko esam uzzinājuši, Krakatava ir kaut kas vairāk. Tas nav tikai dabas spēka demonstrācija, tas ir atgādinājums, ka mēs dzīvojam pasaulē, kur robeža starp parasto un neiespējamo ir tikai intensitātes jautājums. Ka katru dienu, katru mirkli, jūs esat vienu soli attālumā no pārvērtības. Jautājums nav vai, bet kad. Un cik daudz? Katru reizi, kad jūs sakāt, es nevaru vairs, jūs stāvat pie savas personīgās Krakatava punkta, kur vecā pasaule beidzas un jauna vēl nav sākusies. Tas ir neērtākais brīdis eksistencē, jo jūs vēl neesat pārvērtījies, bet jau nevarat palikt tas, kas bijāt. Un tieši šajā spraugā, šajā starpstāvoklī notiek viss svarīgākais. Mēs runājām par to, ka skaņa pie 1100 decibeliem pārstāja būt skaņa. Ka tā kļūst par gravitācijas notikumu, par telpa laika sabrukumu, par singularitāti. Bet kas ir singularitāte? Matemātiski punkts, kur vienādojumi zaudē jēgu, kur bezgalība satiekas ar nulli, kur laiks apstājas. Bet filozofiski singularitāte ir brīdis, kad vecās kategorijas vairs nedarbojas. Kad jūs nevarat aprakstīt, kas notiek, izmantojot vecās valodas. Kad jums vajag jaunus vārdus, jaunas koncepcijas, jaunu veidu domāt. Vai jums ir bijuši tādi brīži? Brīži, kad jūs nevarējāt izskaidrot, kas ar jums notiek, jo vārdi neatbilda sajūtai. Kad jūs bijāt starp divām pasaulēm, vecā jau nebija, jaunā vēl nebija. Tas ir jūsu personīgais melnais caurums, punkts, kur jūsu iekšējā realitāte pārrakstās pati sevi. Un tas nav traģēdija. Tas ir dzimšana. Iedomājieties, katru reizi, kad jūs elpojat, jūsu plaušas rada spiediena izmaiņas. Mikroskopiskas, neizmērāmas, bet reālas. Šīs izmaiņas ir skaņas viļņi, tik klusi, ka tos nevar dzirdēt, bet tie eksistē. Jūsu ķermenis ir pilns ar klusu mūziku, sirds ritms, asins plūsma, zarnu peristaltika, muskuļu vibrācijas. Jūs esat orķestris, kas spēlē simfoniju, kuru neviens nedzird. Bet tā ir tur. Un katrs šis vilnis, katrs šis sitiens, katrs šis impulss ir tas pats fenomens, kas pie pietiekamas intensitātes var radīt melno caurumu. Atšķirība ir tikai mērogā. Bet principā jūs un singularitāte esat vienas dabas. Tas nozīmē, ka jūs neesat atsevišķs no visuma. Jūs neesat novērotājs, kas skatās uz fiziku no malas. Jūs esat fizika. Katrs jūsu atoms vibrē ar frekvencēm, kas noteiktas ar tām pašām konstantēm, kas nosaka, ka skaņa kļūst par melno caurumu. Katrs jūsu elpas vilciens ir pakļauts tiem pašiem likumiem, kas vada zvaigžņu dzīvi.
Jūs neesat pasaulē, jūs esat pasaule, kas piedzīvo sevi caur jums. Un šeit mēs nonākam pie dziļākā jautājuma: ja viss ir savienots, ja viss ir vienas enerģijas izpausmes, tad kas ir robeža starp jums un visu pārējo? Kur beidzas jūsu ķermenis un sākas pasaule? Vai jūs esat jūsu āda? Vai gaiss, ko jūs elpojat? Vai pārtika, ko jūs ēdat? Vai domas, ko jūs domājat? Vai cilvēki, kurus jūs mīlat? Katru reizi, kad jūs runājat ar kādu, jūsu balss rada spiediena viļņus, kas deformē viņa ausu bundziņas. Jūsu vibrācijas kļūst par viņa nervu impulsiem, par viņa domām, par viņa atmiņām. Jūs burtiski pārveidojat citu cilvēku ar savu skaņu. Un viņš pārveido jūs. Kur ir robeža? Kur beidzas viens un sākas otrs? Mēs runājām par to, ka pie 1100 decibeliem telpa laiks sabrūk singularitātē. Bet kas ir telpa laiks? Tas nav tukšums, kurā notiek lietas. Tas ir pašas lietas audums. Tas ir veids, kā enerģija organizē sevi. Un ja tas var sabrukt, ja tas var pārvērsties, tad kas ir pastāvīgs? Kas ir nemainīgs? Atbilde ir nekas. Un viss. Nekas nav pastāvīgs formā, viss plūst, viss mainās, viss pārveidojas. Bet viss ir pastāvīgs būtībā, enerģija saglabājas, likumi saglabājas, savienība saglabājas. Jūs neesat tas pats cilvēks, kas bijāt pirms 10 gadiem, katrs atoms jūsu ķermenī ir nomainījies. Bet jūs joprojām esat jūs. Kāpēc? Jo jūs neesat atomi, jūs esat process. Jūs esat veids, kā enerģija organizē sevi noteiktā formā. Un šis process turpinās, pat kad forma mainās. Katru reizi, kad jūs skatāties spogulī un redzat sevi novecojušu, jūs redzat laiku, kas plūst caur jums. Bet jūs joprojām atpazīstat sevi. Kāpēc? Jo jūsu būtība nav jūsu seja, tā ir jūsu organizācijas princips, veids, kā jūs sakārtojat enerģiju. Un šis princips ir stabilāks nekā jebkura forma. Mēs runājām par universālo intensitātes principu, ka pietiekama intensitāte rada fāzes pāreju. Ka ūdens kļūst par tvaiku, ogles par dimantu, zvaigzne par melno caurumu. Bet kas ir intensitāte? Tā nav tikai enerģijas daudzums, tā ir enerģijas koncentrācija. Tā ir blīvums. Tas ir brīdis, kad pietiekami daudz no kaut kā sakrājas pietiekami mazā vietā un notiek lēciens. Tas pats ar jūsu dzīvi. Cik daudz pieredzes jums jāuzkrāj, pirms jūs kļūstat gudrs? Cik daudz mīlestības, pirms jūs kļūstat līdzjūtīgs? Cik daudz sāpju, pirms jūs kļūstat stiprs? Nav noteikta skaitļa, katram ir savs slieksnis. Bet princips ir universāls, pietiekami daudz no jebkā, un jūs pārvērtīsieties. Un šeit ir skaistums, jūs nevarat izvairīties no pārvērtības. Jūs varat to atlikt, varat tai pretoties, varat to baidīties. Bet ja jūs dzīvojat, ja jūs piedzīvojat, ja jūs uzkrājat intensitāti, pārvērtība ir neizbēgama. Tā ir dzīvības būtība. Jūs neesat statisks objekts, jūs esat dinamisks process. Un procesi pēc savas dabas pārveidojas. Katru reizi, kad jūs mēģināt palikt tas pats, jūs cīnāties pret visuma fundamentālo likumu. Tas ir kā mēģināt apturēt upi, jūs varat uzbūvēt dambi, bet ūdens joprojām uzkrāsies, un agrāk vai vēlāk tas pārplūdīs. Labāk ir mācīties peldēt, mācīties plūst, mācīties pārvērsties kopā ar straumi. Bet vai tas nozīmē, ka jums nav kontroles? Ka jūs esat tikai enerģijas vilnis, kas dodas uz savu neizbēgamo singularitāti? Nē. Jo jums ir kaut kas unikāls, apziņa. Spēja novērot sevi. Spēja izvēlēties, kā jūs reaģējat uz intensitāti, kas uzkrājas jūsos. Jūs nevarat izvēlēties vai pārvērsties, tas notiks tik un tā. Bet jūs varat izvēlēties, kā pārvērsties. Vai jūs pārvērtīsieties ar pretestību vai ar piekrišanu? Vai ar bailēm vai ar uzticību? Vai ar sāpēm vai ar žēlastību? Šī izvēle ir jūsu brīvība. Ne brīvība no likumiem, bet brīvība iekš likumiem. Katru reizi, kad jūs pieņemat izmaiņas, nevis cīnāties pret tām, jūs izmantojat šo brīvību. Jūs sakāt, es nezinu, kas būšu pēc šīs pārvērtības, bet es uzticos procesam. Un šī uzticēšanās nav vājums, tā ir dziļākā gudrība. Jo jūs uzticaties ne nezināmajam, bet likumiem, kas vada nezināmo. Mēs runājām par to, ka skaņa pie 1100 decibeliem rada melno caurumu. Bet kas ir melnais caurums?
Mēs domājam par to kā par iznīcinātāju, par bezdibeņu, par vietu, no kuras nekas neatgriežas. Bet tas ir tikai viens veids, kā to redzēt. Cits veids – melnais caurums ir vieta, kur informācija tiek pārkodēta. Kur vecā forma tiek iznīcināta, bet būtība saglabājas citā veidā. Mūsdienu fizikā ir debatas, vai informācija, kas iekrīt melnajā caurumā, tiek iznīcināta vai saglabāta. Lielākā daļa fiziķu tagad uzskata, ka tā tiek saglabāta, kodēta notikumu horizonta virsmā, pārveidota, bet ne iznīcināta. Tas nozīmē, ka pat melnais caurums nav gals, tas ir pārveidotājs. Tas pats ar jūsu personīgajām singularitātēm, brīžiem, kad jūsu vecā dzīve sabrūk. Jums šķiet, ka viss ir zaudēts, ka jūs esat iznīcināts. Bet patiesībā jūs tiekat pārkodēts. Jūsu pieredze, jūsu mācības, jūsu būtība, tas viss saglabājas tikai citā formā. Jūs neesat tas, kas bijāt, bet jūs neesat arī nekas, jūs esat kaut kas jauns, kas ietver visu veco. Un šeit mēs sasniedzam paradoksu, ka iznīcināšana un radīšana ir viena un tā pati lieta. Ka jūs nevarat radīt jauno neiznīcinot veco. Ka katrs beigu brīdis ir arī sākuma brīdis. Ka nāve un dzimšana ir vienas monētas divas puses. Katru reizi, kad jūs sakāt ar Dievu kādam, kaut kam, kādai dzīves daļai, jūs piedzīvojat mazo nāvi. Un katru reizi, kad jūs sakāt sveiki jaunam cilvēkam, jaunai iespējai, jaunai sev versijai, jūs piedzīvojat mazo dzimšanu. Un šie brīži nav atsevišķi, tie ir viens process. Jūs nevarat sveicināt jauno neaizejot no vecā. Mēs sākām ar jautājumu par skaņu, kas kļūst par melno caurumu. Bet tagad mēs redzam, ka šis jautājums bija tikai vārds uz dziļāku jautājumu, kas notiek, kad jebkas sasniedz savu absolūto robežu. Kas notiek brīdī, kad vairs nevar būt vairāk, kad intensitāte ir maksimāla, kad process ir sasniedzis savu kulmināciju? Atbilde ir pārvērtība. Vienmēr pārvērtība. Ne iznīcināšana, ne saglabāšana, bet transformācija. Vecais beidzas, jaunais sākas, un starp tiem ir brīdis, bezgalīgi īss un bezgalīgi garš, kad nekas nav noteikts. Kad viss ir iespējams. Kad jūs esat tīra potencialitāte. Šis brīdis ir baismīgs un skaists vienlaikus. Baismīgs, jo jūs zaudējat visu, kas jums bija zināms. Skaists, jo jūs varat kļūt par jebko. Un šis brīdis nav tikai teorētisks, tas notiek jums katru dienu, katru mirkli. Katrs elpas vilciens ir mazā nāve un mazā dzimšana. Katrs sirdspuksts ir ritms, kas ved jūs cauri pārvērtībām. Bet vai mēs varam runāt par jēgu? Vai šīm pārvērtībām, šīm singularitātēm, šīm robežām ir mērķis? Vai visums ved kaut kur, vai tas vienkārši ir? Šis ir jautājums, uz kuru fizika nevar atbildēt. Fizika var pateikt, kā notiek lietas, bet ne kāpēc. Tā var aprakstīt likumus, bet ne mērķi. Un tomēr, vai nav dīvaini, ka šie likumi ir tik precīzi? Ka konstantas ir tik perfekti noregulētas, lai atļautu eksistēt sarežģītībai, dzīvībai, apziņai? Ja gravitācijas konstanta būtu par 1% lielāka, visums būtu sabrucis atpakaļ uz sevi miljardiem gadu pirms zvaigžņu veidošanās. Ja tā būtu par 1% mazāka, zvaigznes nekad nebūtu izveidojušās. Ja elektromagnētiskā mijiedarbība būtu nedaudz citāda, atomi nebūtu stabili. Ja spēcīgā kodolspēka būtu citāda, kodoli nebūtu veidojušies. Katru reizi, kad jūs skatāties nakts debesīs un redzat zvaigznes, jūs redzat brīnumu, ne tikai to, ka tās eksistē, bet to, ka tās var eksistēt. Ka visums ir tik precīzi noregulēts, ka tas atļauj būt sarežģītībai. Un jūs esat daļa no šīs sarežģītības, varbūt vissarežģītākā daļa, ko mēs zinām. Vai tas nozīmē, ka ir mērķis? Vai tas nozīmē, ka kāds vai kaut kas noregulē šīs konstantas? Vai tas vienkārši nozīmē, ka mēs dzīvojam vienā no bezgalīgi daudziem visumiem, un mūsējais gadījās būt tāds, kas atļauj dzīvību? Mēs nezinām. Un varbūt mēs nekad nezināsim. Bet kas mēs zinām, ka mēs esam šeit? Ka mēs esam apzinīgi. Ka mēs varam jautāt šos jautājumus. Un tas pats par sevi ir brīnums, kas pārsniedz jebkuru atbildi. Katru reizi, kad jūs apzināties, ka jūs apzināties, jūs piedzīvojat visuma dziļāko paradoksu, ka matērija, organizēta noteiktā veidā, var novērot sevi. Ka atomi, kas paklausīgi seko likumiem, var apjautāties par šiem likumiem. Ka jūs, kas esat izgatavots no zvaigžņu putekļiem, varat domāt par zvaigznēm. Mēs runājām par to, ka skaņa pie 1100 decibeliem pārstāj būt skaņa. Bet kas tā kļūst?
Melnais caurums, singularitāte, gravitācijas notikums – šie vārdi apraksta fiziku. Bet filozofiski tā kļūst par tīru potencialitāti. Par punktu, kur viss ir iespējams un nekas nav noteikts. Par vietu, kur likumi pārrakstās paši sevi. Un vai tas nav tas, kas jūs esat? Vai jūs neesat arī tīra potencialitāte? Katru mirkli jūs varat izvēlēties, ko domāt, ko just, ko darīt. Katru mirkli jūs radāt savu nākotni no bezgalīgām iespējām. Jūs esat dzīvā singularitāte, punkts, kur determinisms satiekas ar brīvību, kur pagātne satiekas ar nākotni, kur tas, kas ir, satiekas ar to, kas varētu būt. Un šī potencialitāte nav abstrakta. Tā ir reāla. Katru reizi, kad jūs pieņemat lēmumu, jūs sabrūkojat viļņa funkciju, no daudzām iespējām jūs izvēlaties vienu, un tā kļūst par realitāti. Tas pats process, kas notiek kvantu līmenī, notiek jūsu dzīvē. Jūs esat novērotājs un novērojamais, izvēlētājs un izvēlētais, radītājs un radītais. Bet vai jūs esat brīvs? Vai jūsu izvēles ir patiesi jūsējās, vai tās ir tikai iepriekšējo cēloņu rezultāts? Vai jūs esat autors, vai tikai stāsts, kas stāsta sevi? Šis ir vecākais filozofiskais jautājums, un uz to nav vienkāršas atbildes. Bet varbūt jautājums pats ir nepareizs. Varbūt brīvība nav pretstatā determinismam, varbūt tā ir determinisma augstākā forma. Varbūt būt brīvam nozīmē būt tik dziļi saskaņā ar likumiem, ka jūs kļūstat par tiem. Ka jūsu izvēles nav pret visumu, bet kopā ar to katru reizi, kad jūs jūtaties plūsmā, kad jūs darāt kaut ko, un tas notiek bez piepūles, kad laiks pazūd, kad jūs un darbība kļūstat par vienu, jūs piedzīvojat šo vienotību. Jūs neesat atsevišķs no procesa, jūs esat process. Un šajā brīdī jautājums par brīvību zaudē jēgu, jo nav jūs, kas izvēlas, un pasaules, kas ierobežo. Ir tikai plūsma. Mēs runājām par to, ka robeža pie 1100 decibeliem nav tikai fizikāla, tā ir filozofiska. Tā ir robeža starp zināmo un nezināmo, starp iespējamo un neiespējamo, starp to, kas ir, un to, kas varētu būt. Un šī robeža nav fiksēta, tā mainās ar mūsu izpratni. Pirms 100 gadiem melnais caurums bija matemātiska kuriozitāte, risinājums vienādojumiem, kas šķita nereāls. Tagad mēs zinām, ka tie eksistē, ka tie ir visur, ka mūsu galaktikas centrā ir supermilzīgs melnais caurums. Robeža starp iespējamo un neiespējamo pārvietojās. Tas pats notiek ar jums. Lietas, kas jums šķita neiespējams pirms 10 gadiem, tagad ir jūsu ikdiena. Lietas, kas šķiet neiespējams tagad, pēc 10 gadiem būs pašsaprotamas. Robeža nav ārpus jums, tā ir jūsos. Un tā pārvietojas ar katru pieredzi, ar katru mācību, ar katru pārvērtību. Bet vai ir absolūtās robežas? Lietas, kas ir patiesi neiespējamas, ne tikai mums, bet visumam. 1100 decibeli ir viena no tām, jūs nevarat radīt skaņu, kas ir skaļāka, jo pie šīs intensitātes skaņa pārstāja būt skaņa. Tā ir absolūta fizikāla robeža. Bet vai ir absolūtas filozofiskas robežas? Lietas, ko jūs nevarat zināt, nevarat piedzīvot, nevarat kļūt. Varbūt. Varbūt jūs nekad nevarēsiet piedzīvot, kā ir būt citam cilvēkam. Varbūt jūs nekad nevarēsiet zināt, kāpēc ir kaut kas, nevis nekas. Varbūt jūs nekad nevarēsiet redzēt visumu no ārpuses. Bet varbūt šīs robežas nav ierobežojumi, tās ir definīcijas. Tās nosaka, kas jūs esat. Ja jūs varētu būt viss, jūs nebūtu nekas. Ja jūs varētu zināt visu, zināšanai nebūtu vērtības. Ja jūs varētu piedzīvot visu, pieredzē nebūtu jēgas. Robežas nav tas, kas jūs ierobežo, tās ir tas, kas jums dod formu. Katru reizi, kad jūs sakāt nē kaut kam, jūs sakāt jā kaut kam citam. Katru reizi, kad jūs izvēlaties vienu ceļu, jūs atsakāties no citiem. Un šī atteikšanās nav zaudējums, tā ir definīcija. Tā ir veids, kā jūs kļūstat par to, kas jūs esat, nevis par visu, kas jūs varētu būt. Mēs sākām ar skaņu, kas kļūst par melno caurumu. Mēs ceļojām cauri fizikai, cauri filozofijai, cauri jautājumiem par būtību un jēgu. Un tagad šeit ceļojuma beigās mēs atgriežamies pie vienkāršākā, pie klusuma. Jo pēc visa trokšņa, pēc visiem vārdiem, pēc visām idejām paliek klusums. Ne tukšs klusums, bet pilns klusums. Klusums, kas ietver visas iespējamās skaņas. Klusums, no kura rodas viss un kurā viss atgriežas. Katru reizi, kad jūs sēžat klusumā, patiesi klusumā, ne tikai bez ārējiem trokšņiem, bet bez iekšējiem trokšņiem, jūs pieskāraties šim avotam.
Jūs atgriežaties pie punkta pirms skaņas, pirms formas, pirms atšķirības. Un šajā brīdī jūs esat viss un nekas vienlaikus. Vai tas nozīmē, ka skaņa ir ilūzija? Ka visi šie decibeli, visi šie viļņi, visas šīs pārvērtības ir tikai virsmas viļņi uz dziļuma, kas nekad nemainās? Varbūt. Bet varbūt abas lietas ir patiesas, ka ir nemainīgais dziļums un mainīgā virsma, un abi ir reāli. Ka jūs esat gan vilnis, gan okeāns. Gan forma, gan bezformība. Gan skaņa, gan klusums. Un varbūt tas ir dziļākais, ko mēs varam teikt par 1100 decibeliem, ka tas ir punkts, kur skaņa atgriežas pie klusuma. Ne tāpēc, ka tā izzūd, bet tāpēc, ka tā kļūst tik intensīva, ka tā pārsniedz pati sevi. Ka tā kļūst par kaut ko, kas vairs nav skaņa, bet kas ietver visu, ko skaņa varētu būt. Tas pats ar jūsu dzīvi. Ir brīži, kad jūsu pieredze kļūst tik intensīva, ka tā pārsniedz vārdus. Kad jūs nevarat pateikt, kas notiek, jo tas ir ārpus valodas. Kad jūs vienkārši esat bez stāsta, bez interpretācijas, bez jēgas. Un šie brīži nav mazāk reāli, tie ir reālāki. Jo tie ir brīži, kad jūs pieskāraties tam, kas ir pirms formas. Mēs dzīvojam pasaulē, kas mīl atbildes. Kas grib zināt, kas grib saprast, kas grib kontrolēt. Un tas ir labi, zināšana ir skaista, sapratne ir vērtīga, kontrole ir noderīga. Bet ir arī skaistums nezināšanā. Ir vērtība neskaidrībā. Ir spēks atlaišanā. Jo katru reizi, kad jūs sakāt, es nezinu, jūs atveraties iespēju uzzināt. Katru reizi, kad jūs sakāt, es nesaprotu, jūs radāt telpu sapratnei. Katru reizi, kad jūs atlaižat kontroli, jūs atklājat, ka jūs nekad to neturējāt. Un varbūt tas ir galvenais, ko skaņa, kas kļūst par melno caurumu, mums māca, ka ir robežas. Ka ir punkti, kur mūsu zināšana beidzas, kur mūsu kontrole zaudē jēgu, kur mūsu valoda kļūst klusuma. Un ka šīs robežas nav neveiksme, tas ir aicinājums. Aicinājums pieņemt noslēpumu. Aicinājums dzīvot ar jautājumiem, nevis tikai ar atbildēm. Aicinājums būt atvērtam tam, kas ir lielāks par mums, dziļāks par mums, plašāks par mums. Katru reizi, kad jūs skatāties nakts debesīs un jūtaties mazi, jūs piedzīvojat šo aicinājumu. Jūs atceratieties, ka jūs esat daļa no kaut kā, kas jūs pārsniedz. Ka jūsu dzīve ar visām tās sāpēm un priekiem ir viens vilnis milzīgā okeānā. Un ka šis okeāns ir gan baismīgs, gan skaists, gan noslēpumains, gan pazīstams. Jo jūs esat no tā paša materiāla. Jūsu atomi tika kaldināti zvaigžņu kodolā. Jūsu enerģija nāk no lielā sprādziena. Jūsu apziņa ir visuma veids piedzīvot sevi. Jūs neesat atsevišķs, jūs esat savienots ar visu, kas ir, kas bija, kas būs. Un šī savienība nav abstrakta, tā ir fizikāla. Katrs fotons, kas ietriecas jūsu acī, ceļoja miljoniem gadu no zvaigznes. Katrs atoms jūsu ķermenī ir bijis daļa no citām būtnēm, citām formām, citām dzīvēm. Jūs esat pārstrādāts zvaigžņu materiāls, kas uz brīdi ir organizējies formā, ko sauc par jums. Un pēc tam, kad šī forma izjuks, jo tā izjuks, tā ir neizbēgami, jūsu atomi turpinās. Tie kļūs par daļu no citām formām, citām dzīvēm, citiem stāstiem. Jūs nekad patiesi nebeigsieties, jūs tikai pārvērtīsieties. Tāpat kā skaņa pie 1100 decibeliem nepazūd, tā pārvēršas. Vai tas jums sniedz mierinājumu? Vai tas jums liek justies mazākam vai lielākam? Varbūt abējādi. Varbūt tas ir punkts, ka jūs esat gan niecīgs, gan milzīgs. Gan īslaicīgs, gan mūžīgs. Gan atsevišķs, gan savienots. Un varbūt dzīvot ar šo paradoksu, nevis mēģināt to atrisināt, ir gudrība. Pieņemt, ka jūs varat būt divas pretējas lietas vienlaikus. Ka jūs varat būt gan vilnis, gan okeāns. Gan skaņa, gan klusums. Gan jautājums, gan atbilde. Mēs sākām ar vienkāršu jautājumu, kas notiek pie 1100 decibeliem. Un mēs atradām atbildi, skaņa kļūst par melno caurumu. Bet šī atbilde atvēra simtiem jaunu jautājumu. Par enerģiju un matēriju. Par robežām un pārvērtībām. Par jēgu un noslēpumu. Par jums un visumu. Un varbūt tas ir veids, kā zināšana darbojas, ne kā atbilžu uzkrāšana, bet kā jautājuma padziļināšana. Katrs atklājums atklāja dziļāku noslēpumu. Katrs skaidrojums ved pie dziļāka brīnuma. Mēs zinām vairāk nekā jebkad agrāk, un tomēr noslēpums tikai pieaug. Jo vairāk mēs zinām par visumu, jo vairāk mēs apzināmies, cik daudz mēs nezinām.
Jo dziļāk mēs skatāmies, jo vairāk dziļumu mēs redzam. Un šis bezgalīgais dziļums nav problēma, tas ir dāvana. Tas nozīmē, ka vienmēr būs vairāk ko atklāt, vairāk ko saprast, vairāk ko piedzīvot. Katru reizi, kad jūs mācāties kaut ko jaunu un jūtaties vairāk apjukuši nekā pirms tam, jūs piedzīvojat šo paradoksu. Zināšana nesamazina noslēpumu, tā to padziļina. Un tas ir labi. Jo noslēpums ir tas, kas uztur mūsu dzīvus ziņkārīgus, atvērtus. Tātad, kas notiek pie 1100 decibeliem? Skaņa kļūst par melno caurumu. Vibrācija kļūst par singularitāti. Enerģija kļūst par gravitāciju. Forma kļūst par bezformību. Zināmais kļūst par nezināmo. Un kas notiek ar jums, kad jūs sasniedzat savu personīgo 1100 decibelu? Kad jūsu intensitāte sasniedz robežu? Kad jūs vairs nevarat būt tas, kas bijāt? Jūs pārvērtaties. Jūs kļūstat par kaut ko jaunu. Jūs šķērsojat robežu starp veco un jauno, starp zināmo un nezināmo, starp to, kas bija, un to, kas būs. Un šis process nav beidzams. Jūs vienmēr būsiet ceļā uz nākamo robežu, nākamo pārvērtību, nākamo singularitāti. Jo būt dzīvam nozīmē būt procesā. Nozīmē vienmēr kļūt, nekad būt. Nozīmē vienmēr ceļot, nekad ierasties. Un varbūt tas ir skaistākais, ka nav galīgās atbildes, nav galīgās formas, nav galīgā stāvokļa. Ka jūs vienmēr būsiet ceļā. Ka katrs beigu punkts ir tikai jauns sākuma punkts. Ka katrs melnais caurums ir arī vārti uz kaut ko jaunu. Tātad klausieties. Klausieties klusumā starp vārdiem. Klausieties telpā starp domām. Klausieties brīdī starp elpas vilcieniem. Jo tur, šajā klusumā, ir viss. Visas skaņas, kas varētu būt. Visi viļņi, kas varētu celties. Visas pārvērtības, kas varētu notikt. Un jūs esat daļa no šī klusuma. Jūs esat viena no formām, ko tas pieņem. Viens no veidiem, kā visums piedzīvo sevi. Viens no viļņiem uz bezgalīgā okeāna. Vai jūs dzirdat to? Šo klusumu, kas satur visas skaņas. Šo mirkli, kas satur visu laiku. Šo punktu, kas satur visu telpu. Tas ir jūs. Tas vienmēr ir bijis jūs. Un tas vienmēr būs jūs, pat kad forma mainīsies, pat kad vārds zudīs, pat kad stāsts beigsies. Jo jūs neesat stāsts. Jūs esat stāstītājs. Un stāstītājs nekad nebeidzas, viņš tikai stāsta jaunus stāstus.